Stiprs. Garšīgs. Sveicināti. Labrīt. Labdien, labvakar. Mīļum, mums jāsasinhronizējās. Labi, mēs varēsim šo. Mēs varēsim. Labrīt Labdien. un labvakar. Esiet sveicināti gada apskatā. Kā mums abiem gāja pa šo gadu? Šis gada apskats pa lielam ir domāts mums, jo mēs piedalījāmies viņā vairāk. Bet jūs varat skatīties, kā mums ir gājis. Man ir viens labojums, kā mums trijiem ir gājis. Vienmēr ir jāizskata arī Buberts bublē. Jā. Nu, laižam. Šī bilde tieši pirms gada. Nu, negluži, tas ir 1. janvārs. Manuprāt, tas ir tā kā 1. janvāra pirmās minūtes. Jā. Visi tusēja, mēs bučojāmies. Uzlikām tehno, bija tas Major Panic. Major Panic. Jā. Kāda dziesma, jā. Un te varam iepazīties arī kontrastos. Ja kāds nezina, kā mums patīk tusēt, un šis viss bijis viens tusiņš. Arī Bubertam? Tiešām. Tas pa dienu. Tas bija pa dienu, tajā dienā? Ok. Labi, kas bija pa tusiņu? Halloween ballīti. Jā. Un, Kā tu esi apģērbies? Kas tu esi? Es esmu steiks. Un kāpēc? Kāpēc tev tāds fits? Es sāku ēst gaļu arī, bet jau pagājušo gadu es stāstīju, kad es sāku ēst gaļu, un tad dzinters man dāvināja pa vienam itemam klāt. Un tā izveidojās gaļas vīrs. Lieliski. Steakman. Es tikko iesiet sev pat ar mīķi. Uzmanīgi. Tātad, neliksim garumā, mums ir diezgan daudz nominācijas, jo pat gada daudz, kas ir noticis. Tātad Maģers pastāstīs noteikumus, ko mēs tagad darīsim, ko mēs darījām pagājušā gadā, kāpēc un kā tas viss notiks. Uz priekšu, Martin. Parādīsies nominācija. Tālāk būs kategorijas. Pa katru kategoriju mēs mazliet pastāstīsim, un tad mēs esam izraudzījušies, kura ir uzvarējusi. Par to maza aplausi un ejam tālāk. Aplausi mums. Aplausi un mums. Bubertam. Labi, laižam. Varbūt daram tā, lai mēs nerunājam viens otram virsū un nesitam viens otram. Starp citu, šī ir Marģera lieta, ka viņš mēģina kaut kādā veidā nākt pie manis samīļot. Viņam kaut kāda nezināma iemesla dēļ vienmēr ir tā, ka viņš man iesiet, piemēram, tikko burtiski pēc stundas pirms stundas es taisīju šo prezentāciju, Marģers gribētu nākt pie manis un tā kā samīļot, un viņam sanāca. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti funky Marģerā, ir tas, ka Marģers nemāk uzšaut pa dibeni. Es viņam mācu visu laiku. Ka šī kustība ir no lejas. Un tas, kas viņam sanāk, ir ar tā kā kuloku iekraut man pa muguras lejas daļu. Ne jau kuloku. Ir gadies arī ar kuloku. Tā ir tāds fun facts par Marģeru. Bet mēs turpināsim ar gada teicienu. Gada teiciens. Tātad gada teiciens. Mēs abi ar Marģeru esam ļoti vokāli cilvēki, un mēs izdomājam visādus mīmus, un tad mums tie mīmi iesprūst galvā. Es nesen uzzināju, ka tos sauc par earworm. Tātad. Un šeit mēs nevaram izvēlēties 3, tāpēc mēs izvēlējāmies 6 labākos. Par katru no tiem pastāstīs tas, kurš to uzsāk. Tātad. Tātad pirmais ir... Jūs tur redzat 4 A un H, bet tas ir... Okay. Un šo uzsāku es no viena vaina, kas man iesprūda galvā, un tad es turpināju viņu lietot visu laiku. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Tā kā jebkurā dzīves situācijā. Un tad vēl bija viena versija, kas radās vēlāk, kas bija... uz augšu. Un es nezinu, kad es viņu lietotu, es priecīgi, kaut kas notiek. Vai arī vienkārši es varu iet pa māju, un šī ir mana lieta, ka es eju pa māju, un es vienkārši runāju savā valodā un kaut ko kliedzu. Jā, bet katram Ota asni, skutnu, ratnu, usna. Ota the girl them as well. Boom! Super geek. Katram cilvēkam savu valodu, īpaši kā, kad ir dzīvnieks, tur runā dzīvnieku valodā. Piemēram, Marģers sāk filozofēt. Tā arī viņš dara. Ok, labi. Tāda ir tas sorry for party rockin'. Kad vienkārši kaut kāda pilnīgi magona situācija, neveikla situācija. Un tad
Jā, un mēs visi gan jau atceramies grupu LMFAO. Tas nāk no turienes. Un, magonas situācija vai kāds fušieris, tad Marģers parasti šo dzied. Viņam vairāk sanāk. Sorry for party rockin'. Okay, I'm special. Zini, kad satiek to cilvēku otru, un tur ir kaut kas kā īpašs, bet tu īsti nevari pateikt, kas ir tas īpašais. Un tad tāds, you just so special. Jā, un no turienes radās tas, ka es saku, I'm special. Let's just say I'm a special girl. What are you, retarded? Tā kā bija šī retarded balsī. Un, I'm special. Jā. Nākamais ir Smišno. Tātad sākumā tas bija kā jautājums, kad ir kaut kas notiek, nezinu, otram notiek kaut kāda situācija. Jā, vai ir smišno? Jā, un tad otrs saka, smišno. Tā kā Jā. tev vakant smieklīgs tas ir. Bet nesen esmu pamanījis arī to, ka mēs sākam vienkārši teikt kaut kādā situācijā, kas nav smieklīgi, vienkārši smiešno. Tieši tā. Tā kā, jā, ir smieklīgi. Ir smieklīgi. Nākamais. Zoinks. Šis ir arī tavējais garš. Šis ir stabil manējais. Tas nav noteikti no Scooby-Doo laikiem, jā, kad Bet no kurienes tā? Scooby-Doo uzliek šagiem plecos, saka zoinks. Man liekas, ka viņš to saka tad, kad... Sapcīt, cik man tu jātur šis mikrofons? Es domāju, tevi dzird. Nē, man liekas, ka viņš to teica tad, kad notika kaut kādas bailīgas situācijas. Viņš teica to zoinks. Zoinks? Jā, Maģis viņu izmanto ļoti versatīli, bet tas tāds tev mīļš vārtiņš, ko tu lieto. Jā, vienkārši notiek tā situācijas. Tas zoinks. Noteikti Buberts atkal to izdarīja. Jā. Mēs tieši ārā runājām par to, ka te man bija dzimšanas dienas pasēdēšana. Ir kaut kā daudz cilvēki, un Buberts vienkārši aiziet parāk, ka viņš ir saimnieks. Noliek kluci. Bet es arī apbrīnoju Bubertu Olus, un es tā kā ļoti lepojos ar viņu. Vienmēr tas pilna māja, rītīgi ballīt notiek, un tu vienkārši šeit nospraust. Un es to nepamanīju, un es neiededzināju vīraku. Man pēc tam par to paziņoja, ka reāli viss tēs. Un Bubertam tāds. Tieši tā. And don't forget all the trouble we got into. Why does somebody not know how to flush a toilet after they've had a shit? That's what I mean. Well, it was fucking one of yous. Disgusting! Saimnieks. Jā. Labi. Tātad pēdējais gada teiciens ir 3, 2, 1. Labs. Izrādās, mēs abi divi sakam šo teicienu, ka kaut kas notiek, mums kaut ko dod vai kaut kas ir. Mēs gandrīz unisonā sakam šo labs. Bet tas nāk no Marģera. Labi. Tātad par gada teicieniem esam pastāstījuši. Mēs tagad esam izvēlējušies arī savu vislabāko teicienu. Un tas ir... Un... Smišno. Jā, tātad mēs te ielikām arī... Es viņu varēšu paskatīties. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Tas ir tas vains, no kuras iedvesmojos, lai man būtu šāds te teiciens. Ļoti interesanti, ka šo videoklipu šodien redzēju pirmo reizi. Jā, viņam vienkārši likās, ka es esmu no zila gaisa un man likās, ka mēs smejamies par šo, tāpēc, ka tu arī zini to video un izrādās, ka tu vienkārši visu šo laiku prosti zviedzi par mani. Jā, nē, man likās, ka tu esi atradus kaut kādu savu iekšējo balsi, kaut kādu, tā kā iekšējo dziesmu, ko tev patīk dziedāt. Ja tu, piemēram, esi tā kā putniņš, tu dziedi šādi. Kāda ir tev iekšējā dziesma? Zināju, ka tu to darīsi. Labi. Tātad tālāk. Marģis jums pastāstīs par nākamo, nomināciju, kas ir gada pirkums. Gada pirkums, ka tu esi kaut ko ielicis tādu ļoti vērtīgu un fano par to. Ielicis naudu tajā lietā, tu esi nopircis un tev ir labs. Tā vērts. Tev ir labs return of investment. Un staigā apkārt tajā lietā un tev ir tāds, Jā. Piemēram, pirmā gulta. 2 x 2 gulta.
ar matracu un ar virsmatracu ar zīdes pilvendrāmām. Zīdes pilvendrānām un ļoti, ļoti ērtu gultasveļu. Jāsaka, ka katru reizi, kad es ielēnu tajā gultā, katru vakaru visu šo gadu, es spiedzu no priekiem un stirinu kājas kā mazs bērns, bet klausies, mums jau tur arī bija fušieris ar to gultu. Mēs aizmirsām. Jā, Tas bija fušieris reāli. Jā, bet labi, ka mēs viņu dabījām. Teiksim tā. Piekrīt. Kas ilgnāk, labināk. Un paldies Dievam, kā atnāk. Tā Labi. kā mums. Vienmēr mums, tikai mums. Jā, ūdens gāzētājs. Cilvēkiem ļoti patīk dzert gāzētu ūdeni. Ieskaitot mūs. Un depozīts, jā, bet kad tās ir lielās pudeles un tu visu laiku nes tās pudeles augšā un viņas aizņem tik daudz vietu. Ūdens gāzētājs, tā ir lieta. Influencer Elza noteikti varēs pastāstīt par šo, jo tas ir viens no tādiem iespējams gada pirkumiem. Un brīnišķīgi, un šis vēl tās labs dizaina. Dizaina elements mūsu virtuvē. Un Fuji filmu kamera. Kuru Marģers uzdāvināja man vārda dienā, bet es esmu pieķēros viņu vismaz 5 reizes, kad viņš saka, mana kamera. Tā kā I'm fucking watching you, ja? Bet labi, Mūsu nav, kamera. ir mūsu, viss ir mūsu, te ir komunisms. Bet labi vārdienas dāvana. Zini, nē. Kāda atbild tu gari? Protams, ka jā. Bet Tātad gada pirkums. ir Gāzētājs. Jā. Tātad baļu skalā no 1 līdz 10, cik tu esi laimīgi par šo? Apmierināti vai sajūsmā? Nē, zin kā, es jau liku 10, bet tāpat tās kā skolā, tikai skolotājs zinu uz 10. Varbūt ir kaut kāds cits pirkums, ko es vēl neesmu atklājis, bet šī gada pirkums, es, teiksim tā, es gāzēju uz nebētu. Un es nenesu pudeles vispār. Labi. Next. Gada magona. Tātad atgādināsim, ka magona ir vienkārši tāds tēls, kuram nekad nekas nesanāk. Un ja tev kaut kas tā kā rītīgi nesaiet, piemēram, es nezinu, tu esi ar 20 saviem draugiem maķītī un visi nopērk, iznāk tas čeks, un tev beidzās čeka lenta, bet tā ir magonas situācija. Noteikti kaut kas mazliet absurds, vai tu ej pa ielu iekrīt tā kā, kuram tā gadās. Tātad, pirmais tāds švērīgs, štruntīgs notikums. Marģers atbrauc no Peru, noroja depresonu. Jā, un es atceros distinctly to dienu, kad Marģers atnāca mājās no veikala. Viņš apsēdās dīvainā stūrītī. Viņš bija Lil Sad Larry un teica, ka viņam ir depresija. Jā. Ko? Es teicu, mēģināsim kaut kā notušēt šo situāciju, izrullēt. Būs Tā jau ir. labi. Jā, Un ir labāk. ir labāk. Daudz labāk. Uzvara. Man ir jādara arī tā. Jā. Āķeps, šī tā? Jā. Tas Lord of the Rings vibes, jā. Baby. Nākamais. Pa Peru pēc tam pastāstīšu. Tātad Marģers plāno Elzas 30 gadu jubilejas. Nē, es domāju, ka tev vajadzētu tā kā pastāstīt no savas perspektīvas šo situāciju. Nē, īstenībā vai no manas perspektīvas šo situāciju. Pastāst no savas. Jā, un respektīvi, Es no tā kā, savas. tas endgames bija tāds, ka Marģers bija man uztaisījis tā kā pārsteigumu balīt manai 30 gadu jubilējai. Bet viņš piemirs vienu mazu niansu. Kā Katka teica, rookie mistake. Tātad, respektīvi, kas notika balī, bija ieplānota 3. janvārī. Man dzimšana diena ir 2. janvārī. Un ir 2. janvāris, un man tāds... Kāds sakars, man nav nekā. Tā kā mana dzimšana diena netiek acknowledžot. Un tā kā es tas dienas laikā palieku aizvien vairāk un upset. Un tas viss beidzās ar to, ka es biju tik ļoti upset, ka es aizbraucu uz maķīšu stāvēt. Es ēdu dubulto cheeseburgeru un raudāju. Un Marģers atkal bija Sad Larry. Un viņš neko neteica. Viņš vienkārši tā kā skatījās uz mani aiz sienas. Tas bija smagi, jā. Jā, un tā kā, tad pēc tam mani aizveda, un tad nākamajā dienā ir tas 3. februāris, man ir sarunāts ar maniem draugiem Jānu Baibu, un Marģeru iet paēst vakarīgs, un Marģers pasaka, man būs jāiet ātrāk projām, man jāsteikās ar dzintaru, man tāds, boy, I'm a whoop your ass, es biju pissed as fuck, un tad beigās
Mēs teikam, uz tai vietai, es iekšā, man ir tāds... Ej, dirst. Tā kā visu šito fucking laiku. Šitāds fušieris, un Maļers tur fonā tāds... Wasn't me? Why does somebody not know how to flush a toilet after they've had their shit? Wasn't me. Well, it was fucking one of yous. Disgusting. But it was you. Jā, tātad, un, varbūt par pēdējo var pakomentēt tu. Marģers pakāš koferi pats pēc savas iniciatīvas. Jā. Tātad es braucu uz Peru, un es uzrunāju kaut kādas pāris nedēļas pirms braucienas Peru, ka man nav lidojums nopirkts. Jo es tā kā samaksāju ar naudu, man likās, ka biļets ierēķinās, bet īstenībā nē, un tā tās, jāpēr tagad biļets. Labi, ok. Un es nopērku no Rīgas uz Vīnu uz Madridi, un tad no Madrides uz Peru. Es lidoju, bet tur ir lidojums ar Raineru. Un, Rainers pasaka, ka izmetīs tajā Vīnē ārā to koferi. Bet man ir tā kā pārsēšanās, tā kā gaps stunda. Un loģiski es nepaspējuši. Bet es vienkārši nodevu koferi viņiem. Jā, un tajā situācijā, es tā kā stāvu Marģeram aiz muguras, es dzirdu visu šo sarunu, un es pēc savas domāju, izņem ārā no koferi visu, ko tev vajag ielēt somā, dot koferi man lūdzu dari tā, un es vienkārši skatos kā Marģers. Oh, no! Oh, no! Aizsūtu to koferi, man tāds, Jā, all right, nigga. Es nezinu, tajā brīdī tikai rītī neiedomājos. Marģers bija satraucies, tas bija viņa lielais trips ar lielo L. Jā, tā, kad kofers. Līdz ar to man somā, braucot uz Peru, bija kladīte, fotoaparāts, auzu pankūks, ābols. Kaut kas vēl. Kaut kas pilnīgi nenozīmīgs. Grāmatiņu vien. Un tikai es braucu uz Peru uz mēnesi. Tātad, labi. Bet pagaid, pastāst par to otru savu fušiera koferi. Un braucot atpakaļ, es nopērku koferi, foršu zaļu jaunu koferi. Un es lidostām Madridē, un es pēc 30 minūtēm, kā pusstundas saprotu, kad es esmu paņēmis svešu koferi. Un es nevaru atrast savējo īsto. Man ir svešs koferis. Bet jāsaka, ka tavai aizstāvībai... Viņi ir vienādi. Es redzu atšķirību. Bet, zin kā, sievietēm vairāk ir acīs, tie tur kaut kādi. Jā, tas ir zaļš koferis. Jā. Un reicīgi es kā vēl pazaudēju savu koferu visām mantām. Tāds, All right, nigga. Bet viss kārtībā. Esmu mājās ar koferu, laimīgs, priecīgs, mainījies un... Tātad. Ne. Gada magoni ir Marģers atbrauc no Peru un noraidē par suhu, jo obviously bija diezgan izaicinoša situācija, un tāpēc mums dzima Malta... Es sajaucu burtus, bet labi. Tāpēc mums dzima Marģera alter ego. Es pateicu Malter mego. Malter mego? Marģera alter ego, bet ir daudz burtu sarežģītu. Jā. Sad Larry ļoti patika daudz gula. Mēs aizmirsām par Nosferatu lāstu. Ātri atkāp. Tad, kad Marģeram bija šis depresijas posms, viņš ļoti daudz gulēja, un es to iesaucu par Nosferatu lāstu, jo viņš gulēja šitā. Viņš vienkārši, es aizēju uz istabu, es dzirdu baies klusums, es paros Marģers, nē, ar taisnu galvu, kā vienkārši, I'm dead. Sad Larry. Jā, es visu laiku robījos ārā. Jā. Labi, Nākamā kategorija. Gada fušieris. Šo mēs ieviesām kā jaunu kategoriju, respektīvi fušieris ir vienkārši kaut kāda tāda ordināra situācija, kur ir tāds, bet nav magonas situācija, ka tev liekas vēlns par āvis, tā kā atkal es esmu magona. Un fušieri, šis vārds ir ļoti tāds amizants, interesants, un to teica mana matemātikas skolotāja vidusskolā. Viņa teica, ja galdniekam ir 3 kājas uztaisījušās galdam, tad galdniekam ir sanāca fušieris. Un man bija tāds fiksēts. Un es joprojām izmantoju šo vārdu.
Fušieris. Dievs, viss šie ir mani Izjāda ar stāsti. zirgiem bez krūštura. Tātad mēs ar Marģeri bijām Tervetē, un Marģeris neko man nepateica. Tā kā mēs vienkārši braucam uz namiņu. All right, es ielieku līdzi ļūtenes un kaut kādus ērtus krēklus. Es esmu gatava dusēt un rulēt. Kā? Kā? Dusēt un rulēt kā? Like bullet? Tieši tā. Un tad nākamajā dienā Marģis man paziņoja, ka mums būs izjāde ar zirgiem. Es nekad neesmu ar zirgu jājusi. Es esmu jikšojusi. Jikšojusi. Poņīju. Jikšoju poņīju. Pat nerikšojuši, es vienkārši gāju apkārt, un man tāds can be too bad, right? Un mēs saģērbamies, mēs aizējām uz tiem zirgiem, man tāds that's a big ass animal. Man jau tāds Un, zin, kā mēs esam Tervetē, kur ir kaut kāda viena sieviete, kur ir kaut kāda 3-4 zirgu. Viņai ir tāds problēma, jo mēs te uzliekam ķivers, mēs te maucam. Un man tāds, oh my god, kurš man uzsēdina uz tā zirga, man jau tas liekas vienkārši fucking insane, ka esmu tā zirga, tā kā milzīgs fucking dzīvnieks. Jā. Un tad burtiski pirmā minūte mēs sākam iet, viņi mūs dzēn pāri kaut kādam strautam ūdenim. Viņi tādi, uzmanīgi valdi, viņu citādāk nokritīs. Man tāds, I have no fucking clue, ko ir jādara. Jā. Un tad tā sieviete saka, tad mēs pamēģināsim rikšot. Un tas, kas tev ir jādara, ka tu rikšo ar zirgu, viņš tā kā, respektīvi, viņš skrien, un viņš tā kā šausmīgi kratās, un tev ir jāsasprindzinās, jāpaceļās kājās. Ļoti sāpēja man, pēc tam es nevarēju vispār pakustināt savus muskuļus, jo jūs zināt, kas tas bija tik ļoti grūti, bet tā lielākā problēma bija tāda, rikšojot. Man bija līdz tikai pļūtens un ērti krekli, as in lati krekli. Man nebija krūštur, vispār nepatīk krūštur. Ļoti sāpēja, ne tikai muskuļi nākamajā dienā. Jā. Es man ļoti ilgi sūdzējos par to, ka man ir sāpīgi. Jā. Nu, tā kā tas bija 2 stundu, varbūt 1,5 stundu. Izjāda. Jā. Jāsaka, ne mēs vienīgie izjājām tajā dienā. Labi. Nākamais. Tātad disko nakts grobiņā ar Latvijā labākiem, sliktākiem DJiem Bangers FM, kas uzstājās disko naktī grobiņā. Braucām un... Es braucu līdzi. Mana vēlākā fane, Elza, brauc līdzi. Un tas notiek... grobiņā lielajā tā kā sporta hallē. Un tur bija, es nezinu, man liekas, ka 300 cilvēku, varbūt 200-300 cilvēku, kaut kas tam līdzīgs. Un mēs spēlējam, un Elza tā kā dejo, un viņai tā kā sāk tā kā dejo kaut kāda meitene, tā kā ritī draudzīgs. Domā, tā kā forša Elza tā kā draudzene kaut kādu atrados. Elza visiem draudzene. Elza visiem māk parunāt. Un forši, mēs tā kā es vaiboju, bet es skatos, ka Elza atkāpjās, viņa nāk līdzi. Ritīgā čomena. Un tad Elza stāsta, ka izrādīja simpātijas. Nē, viņa vienkārši tā kā pirmkārt viņa nāca man klāt, viņa griļojās, un viņai elptes brutāli pēc šmigs. Un viņa visu laiku tā kā low-key kratīja savu sirdi. Viņa tāda, zini, es neesmu tā kā cits. Man tāds, I know where this is going. Bet man ir grūti ikdienā. Man nav draugs, bet man negribās draugu. Varbūt tu būsi man draudzene, varbūt tu gribi man iedot buču, man tāds. Jā, un pēc tam mēs gājām prom, mēs redzējām, kā apsardz viņa izrādīja ārā un viņa raudāja. Viņa negribēja iet prom, negribēja mājās. Bet es domāju, ka tas diezgan sāpīgi. Tu nākamā dienā pamodies un tur te flashback, Vietnams flashback, un darīja šitā un tā. Jā. Tas notika un Marģers nevarēja izkontrolēt šo situāciju, tāpēc, ka viņš bija aizņemts. Bet es actually, kā notika, ja es tā kā būtu rītī poģis tūsas spēlēm, tā kā, labi, ja tā kaut kāds gailis tev sāk koģīties klāt. Bet tur jau bija viens, man pat tas video, es esmu filmēju video un kaut kāds vīrietis ar salnēm vienkārši tā kā parādās man kameras priekšā rītīgi tuvu, jo viņam vajadzēja, lai man pateikt sveiki. To tu neredzēji? Nē. Nu jā, disko nakts bija wild. Es varu sameklēt viņā. Tu par to, ka man kāds gailis piesienās. Nē, es nezinu. Tā kā tu. Es pārtrauku mūziku pateikt. Stop. Ej prom. Fiksēts pārkāpums. Jā. Labi. Un pēdējais ir telšu brauciens from motherfucking hell.
Jā. Kontekstam. Pirms 2 gadiem mēs bijām mūsu pirmajā telžu braucienā. Bija karsta vasara. Bija siltas smilts, un mēs visu nakti nosēdējām zem klajas debesis, runājāmies, bučojāmies, Bija tikai, skaisti. fantastiski. Tā kā tā bija. Jā. Un, protams, mēs vēlamies turpināt šīs tradīcijas un tā kā sasniegt vēl augstākus punktus mūsu dzīvē. Un mēs braucām telšu braucienā arī šī gada kaut kur 12. augustā, tāpēc, ka tad bija tas zvaigžņu lietus. Ja man bija tāds, pagājušā gadā nebija zvaigžņu lietus, man vajag šogad zvaigžņu lietu. Un, ja jūs atceraties, tad šī vasara mūs neaplēmoja ar diezko karstu laiku un sausiem laikapstākļiem. Kas nozīmē, Nesen bija tikpat silts kā janvārī. Jā. Nē, it doesn't matter, tāpēc, ka vasara bija drausmīgs. Man liekas, nekad nebija tik daudz sūdzējusies par to, ka ir slikta vasara. Es biju ļoti apsēta, jo vasara ir mans mīļākais gada laiks. Tātad mēs aizbraucam uz to vietu. Ir vēsi. Mēs uzliekam to telti. Vējš. Jā, ir beigas vējš. Mēs uzliekam to telti, bet ir vēsi. Tā bilde ir kaut kur. Es tāju vakariņas. Tā bija kaut kāda 6, 7. Es jau reāli esmu pļūtinājis un hūdijā un cepurē. Man bija faktiski augstu. Un galvenā problēma bija tāda, ka mums bija tas matracis, mums bija paliks, bet zeme ir slapja. Mitra. Labi, mikla. Būsim Mikla. gramatiski, Jā. fonētiski un leksikogrāfiski pareizi. Bet, bija paliks, bija mikls. Jā. Angliski moist. Moist. un tie spilveni bija moist. Jā. Viss bija moist. Un Es vēl biju paņēmis ne to sēgu, zināt, tās smagās sēga, tāds 1,80 x 2 Un tāda arī tā smaga ar bija svaru. moist. Jā, viņi vienkārši pat telti kā tāds vēl viens organisms ir. Un ja ir Ļoti viena slikti lieta, kas man nekad nav paticis, tas ir augstums. Man vienmēr ir augsts, man visur salst. Un mums dzīvoklī ir 22 grādu temperatūra, tāpēc, ka es cērtu kāju. Un es saku, ka man vajag, lai man ir silti. Tā tad mēs tur vakar gaitā arī bišķi ieķēram šampinjonus. Un viss beidzās ar to, ka Marģers aizdevās savās domās, un es visu vakaru biju, ir tas, kā to sauc, matracis pie ugunskura, un es esmu pagriezusies pret jūru, nevar redzēt to zvaigžņu lietu. Tāpēc, ka ir mākoņi. Un es sēžu un domāju, un man ir apnicis jau sen domāt, bet es domāju, un es tiešām pārvērtos par sēdu Larry, un es mēģinu ar Marģeru runāt, un es paskatos uz Marģeru, viņš dara šādu. Un man tāds kenēja, un nē, nebija. Un tad es pieceļos, un es sapratu, ka es nevaru paiet, es eju uz priekšu. Un es iepinos kaut kādās dzeloņdrātīs vai kaut ko, un man ir tāds, what the hell? Tik grūti. Un tad es visu nakti nogulēju teltī, tajā moist teltī ar to smago moist sēgu, domājot. Un tad kaut kādos 6 no rīta, kad man ir tāds lūdzu, es gribu aizmigt. Es saprotu, ka es gribu čurāt. Un man ir jāiet tā augstumā ārā čurāt. Tas bija ļoti bēdīgi par to. Es esmu vēl teltī. Jā, un tad es aizēju atpakaļ. Maģers tāds, kā tev gāja, ko tu padomāji? Un es sapratu tajā mirklī, ka viņš visu to laiku nav gulējis. Es domāju, ka viņš ir aizmidzis. Un man bija tāds, boy! Jā, bet man liekas, ka tur tā galvenā problēma bija tāda, ka mums tā pirmā vasara bija tik augstu. Un šī krasā atšķirība arī tie laikapstākļi. Tur viss bija neparocīgi. Tur bija... Es man liekas, arī pat nepeldējos. Ne. Jā, nevarēju pasaļoties, tāpēc, ka vajadzēja atķelīt. Bija brīzīt, nebija forši. Jā, bet šie tātad bija gada fušieri. Paskatīsimies, kurš gada fušieris ir vislielākais fušieris. Obviously, telžu brauciens from fucking hell. Tātad šeit ilustrētu esmu es. Šis ir mans mīms, kas man patīk izmantot, kad man kaut kas naktīs nomāca un es nevaru aizmigt. Tādas bija visu nakti un visu laiku uz tā matraču. Jā. Un tas ir vējš, kas man pūš virsū un saldē man. Un let me tell you, nav patīkam kaut kādos 6 no rīta
pilnīgi plikai iet ārā čurāt, un ir tas vējš, tā. Jā, bet domāju, mēs nākamgad brauksim? Noteikti. Mums ir jāmēģina. Kā būs nākamgad? Lai mums nākamgad ir gada magoni? Vai gada Kristaps? Maybe. Tad jau redzēsim. Okay. Ļoti brīnišķīgi pastāstīt. Nē, nu ļoti labi. Jā. Izcili. Nē, nu. Wonderful. Smeķē patīk. Labi. Maucam pie nākamās kategorijas, kas ir gada Kristaps. Marģer, pastāst mums par gada Kristapu. Gada Kristaps. Vispār, kas ir Kristaps? Kas ir Kristapa moments? Kristaps ir, kad paveicās, kad tu met saņurcīt papīru grozā un iemet. Bet obligāti tikai tad, kad tu pirms tam pasaki Kobe un tu iemet. Jā. Jā, un tas ir tāds, yes. Un šie Kristapa momenti arī notiek, un te ir tā kā izraudzīti. Reti, bet notiek. Notiek, jā. Bet viņiem arī nav jānotiek visu laiku, tad pazudīs. Tāpēc, ka mēs esam magonis. Jā. Labi. Elza saka jā. Tas bija... Kam es teicu jā? Kam? Tā tad bija janvāris 9. Pareizi? Varbūt. Iespējams. Mēs braucām uz Tērveti. Jo es... To pašu, kur man sāpē pēc tam viss. Tas, kad es bildinātu Elzu, gribēju, es zināju jau, kā saka, izsenes. Ja mēs bijām kopā pusgadu, un es jau izsenes zināju, ka es gribu viņu bildināt. Jau pirms pusgadu zināju. It's been 84 years. Tātad mēs braucam uz Tērvetu, un es zinu, ka es gribu viņu bildināt līdz es aizbraukšu uz Peru. Un tas gradzens pie mani līdzi, un tad mēs braucam uz Tērvetu, un forši tur ir, mēs paņemam namiņu, un tur ir pirtiņa, un mēs pa dienu bijām tādā hikingā, un cik hikingā es domāju, kurš stūris tur varētu būt labāks, lai to varētu darīt. Gan jau tas lauks ar dubļiem. Atceries, tur bija tas lauks ar dubļiem. Jā. Tā bija doma, bet... Tas būtu, smieklīgi. Tas būtu smieklīgi. Līdz ar to, tāpēc es speciāli saulrēt gāju skatīties ar Elzu uz pļavu, ko es no tālu, un viss tas rītīgi smuka, bet, kad tu eji, tur ir tā kā... Man bija visi zābaga dubļos, es biju tā kā rītīgi nomīcījusi. Kā mēs jau Rīgas cilvēki esam. Un galvenais, kā Marģers paliek aizvien vairāk sad Larry, un es saprotu tagad, kāpēc viņš bija sad Larry. Tāds atkal neveiksme. Visu laiku slīd ārā no rokām, ko tāda situācija. Ok, tātad mēs esam namiņā, mēs iegājām pirtī. Namiņā uztaisam girls dinner, tādu blati saucamo, pareizi saku. Tur arī šampiņoni ir. Atkal. Jā, un mēs tusējam, runājam augšā, kaut ko zīmējām, kaut ko jepojām. Smējāmies. Un runājam par to, cik ļoti mēs mīlam viens otru, un tā dzirkstēle bija tik augstu par to mīlestību, ka man tā kā iznāca, vai tu precēsi mani. Un Elza arī tā kā apstulpas mazliet. Un tā kā tu man bildins? Jā. Un man liekas, es to toreiz teicu tā kā, vai tad nevajag precēt? Jā. Un prikols bija tāds, ka tajā namiņa... Pagaid, bet tajā namiņā bija tāds prikols, ka bija pirmais stāvs un otrajā stāvā, ziniet, kā reizēm uztais tāds trepīts, taču tādu vietiņu, kur čilot. Tās bija tolets pa vidu, jā. The shadiest motherfucking ass trepes ever. Nenormālīgs. Pirmkārt tā kā krīt. Tās bija tik shady, un Marģers šampinions saēdies, kāpa lejā. Tas bija rītīgs treks tev. Tu vēl pirms tam tā kā kāpaviem tevis. Un tad viņš uzkāpa pa trepēm tā, ka es redzu tikai Marģera galvu, es redzu to gradzenu, un viņš tāds... Līdz ar to es biju stāvu zemāk. Stāvu zemāk. Kļūmens, nav slikti, jā. Wow, ok. Stāvu zemāk, un es uzmanīgs, ka pacel manu vārdu. Jā. Un es biju stāv augstāk. Jā. Neko, uzvilk rokā gradzenu, un tad man te ir.
Un te Rokā. mēs esam. Pirkstā. Tātad nākamais gada Kristaps Marģers mīl Elza vairāk par gadu. Es sapratu šodien, ka tā ir viena varena izdošanās, jo mēs esam kopā cik ilgi? 1,5 gadus? Man liekas, ka ir jau 1,5 gadus, jā? Jā. Bet tu gribi piedāt man 5. Yeah! Apsveicu tevi, apsveicu mani, apsveicu Bubertu. Ar 1,5 gadu kopā. Jā, tātad 1,5 gads skan reāli tā kā maz. Kā tu esi turējies šos pēdējos 6 mēnešus, ja tev tāpat kā Leonardo DiCaprio ir 1 gada limits? Pastāsti mums lūdzu šo stāstu. Es tam vienkārši ļoti mīlu. Ļoti mīlu mani. Jā, jo tu esi īstā un vienīgā. Sapratu. Labi. Kā mēdī ziņo. Labi. Tātad. Un pēdējais gada Kristaps. Marģers tiek ārā no depresijas. Depresijas, depresūks, visiem. Tad šajā bildē var redzēt Marģeru, viņa sad Larry momentā. Es domāju, ka šī bilde tiešām... Es varētu kā eit mēlu klausīties. Vai rakstīt albi tur. Jā, tur fonā vajag to dziesmu Mad World, zini? Reāli. Varētu tikai skatīties to bildi. Tātad. Gada Kristaps. Tātad, obviously, gada Kristaps ir Elsa Kjā. Man jautājums, tu biji apsvērsis pār domu, kas varētu teikt nē? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka... Tā vienkārši ir. Tā jābūt. Tā ir lemts. Tieši tā. Nē, nu, obviously, protams, es arī. Jā. Es domāju, ka tu būtu diezgan absolūts, man būtu tāds, nē. Ko tad tu darītu? Nē, nu, Mums tad būtu sarežģītības mūsu dzīvē. Jā. Tā kā, kā tad mēs dzīvosim? Labi, dzīvojam. Bet es zinu, cilvēki veids bildinājums, piemēram... Vairākas reizes. Jā, Psiho bija bildinājums, tagad strādāja agrā šausmu trasē, un tur bija viens džeks, kurš savu dāmu bildina Psiho, bet viņš jau bildina viņu 3. reizi. Kāpēc 3. reizi, jo viņai pirmās 2 reizes bija tāds, nē? Jā, viņa 2 reizes pateica, nē. Wow. Viņš bildina 3. reizi Psiho šausmu trasē. Come on! Un tad viņi pateica jā, un tad mēs visi tā kārtējām maskām. Apsveicu. Smiešno. Okay. Labi, brīnišķīgi. Elza saka jā. Es arī Virzamies saku jā. tālāk. Mēs esam sadarināti, nu tad jau skatīsimies, kā mums ies ar kāzām. Būs. Nākamais. Gada ekskursija. Also, saucamās ekskursija. Tātad pirmais. Mēs bijām Prāgā uz Tyler, the Creator koncertu. Manuprāt, ļoti labs brauciens. Mūsu, starp citu, pirmais brauciens ir neskaidrs, ka mēs braucam tos pirmos mēnešus uz Tallinnu, bet to es neskaidrs. Mēs braucām ar lidmašīnu. Jā. Uz tālām zemēm. Prāgu. Pieēdāmies, izgulējāmies, ietusējām Tyler, the Creator koncertā, aizbraucām netīšām gandrīz uz Prāgas trolejbusu depo. Tas bija tas pušierīts, ne? Tas bija pušieris. Jā, mums bija tāds, un mēs izkāpjam ārā tajā tā kā almost depo, mums ir tāds, ko tagad? Jā, tas ir tā kā, mēs braucam ar autobusu, visi izkāpja ārā, mēs tā kā paliekam, lai aizbrauc bišķi tā kā tālāk. Mums aizved tā kā, ja visi izkāpja Origo ārā, mums aizved kaut kur uz Imantu. Bet pat ne Imantu, zini, ir tas kaut kāds trolejbusu parks. Abrens ielā. Jā, bet tas pēc tāda īstījā, tas ir rēcīgi. Bet Tyler, the Creator koncerts bija rītīgnais. Ietusējām. Jā. Pa savam. Laks kaut kāda meita mums rītīgi ārdījās, man kā sniegaši balsis pazudījis, bet, tie ir tie jaunieši. Pazud, jā. Jauniešu publika. Savādi. Nesaka vēl tā, neesi tu tik vecs. Labi. Nākamais ir Itālijā. Mēs bijām Toskānā. Braucām nedēļu ar mašīnu apkārt pa vietām un lietām, visur, kur bijām pie jūras, un peldījāmies ezerā un baseinā. Es ļoti daudz džumīju baseinā, manuprāt, vairāk pavadīju laiku baseinā nekā ārpus baseina. Tas bija pleksta. Tas bija reāli pleksta. Bet tas arī tī forši, ka plus 30 grādi. Jā, tu cepies, tu sautējies, tu marinējies, tu tusē. Bija brīnišķīgi. Un Itālijas lauka, manuprāt, ir man tāda ļoti, ļoti tuva sirdī vieta. Jā. Un trešais, pats nesenākais. Budapeštā. Mēs vienā vārdienā bijām Budapeštā. Ko mēs tur darījām vārdien? Budapeštā
Tātad mums bija tas Airbnb dzīvoklīts un... Saucamies R&B. Tā, kur mēs bijām? Bet tas bija tiešām R&B vai tas bija kods? Kur labi, kāds starpība? Bija laba lokācija, par to mēs arī tik lustējāmies pie metro. Vispār laba, ārzemēs tie R&B dzīvokļi vai viesnīcas ļoti labi metro stacija tieši pie, jo tad tu vari visur izbraukāt. Uzzināju, nezināju. Jā, ar metro tev pievadīs tieši pie tās vietas, tas ir ritīgi labs tips. Ko mēs bijām divās tajās, kā to sauc? Vannos, termāla bath. Termālajās baseinu vietās. Jā, tad pirmā bija tā lielākā, populārākā, kur tie vairāk baseini bija. Kā tev patika? Man likās ļoti smieklīgs koncepts. Tur ārā ir daudz baseinu, tur pašā vidū ir tāds baseins, kur tāds traumīt uz riņķi. Un principā tu tā kā esi kopā ar nepazīstamiem cilvēkiem, kas ir paaugstīmēs, un tu tā kā kusties un lēnām skrien uz apli ar viņiem visiem. Tas bija tā, un mums bija tāds this bizarre. Bet bija jauki. Mēs atkal pierījāmies. Jā. Un man patīk, ka tieši Budapeštā mēs vakaros izdomājam, ka tik ir īstais laiks Netflixā skatīties to Ed Gein seriālu. Un tagad, atskatoties retrospektīvi, mēs varam kaut ko omulīgāk, lustīgāk skatīties. Nē, Ed Gein mēs skatāmies. Un mēs vēl bijām Michelin restorānā 7 kārtu. Maržs saplēs glāzi. Tikai mums bija jāiet ārā. Maržam tāds labas redzēšanos saplēš glāzi. Jā. Kā tas patika? Man ļoti patika. Bija forši, pierēcīgi, bija interesanti pieredze. Jā. Labs. Labi. Tātad gada ekskursija obviously ir Itālija. Itālijā. Šajā bildē mazliet uzskatāmāk var redzēt, kāpēc man bija ļoti grūti tās tērvetes izjādes laikā. Var nopauzēt, piezūmot, paskatīties, iedomāties, bija sāpīgi. Mācam tālāk. Gadā notikumi. Marģeris Peru un Nodziņas Lisība. Tev vajadzēja ielikt to bildi, kur mēs kopā sēžam, bet labi. Jā. Tu vari uzpapūt uz ekrānu ar to troksnīti. Zini to. Jā. Tātad, es braucu uz Peru, tā bija augu diēta, meditācijas, ceremonijas un dzīvo, kā saka, ar dabu kopā. Un es zināju, ka es braukšu, kaut kāds 2 gadus gatavojos tam notikumam. Un man bija tāds labs jautājums sev, vai, kad man bija lielais labais foršais malets, vai es kalpoju tiem matiem, vai mati kalpo man? Un tas ir tāds filozofisks dabas jautājums, es domāju. Ne? Kāpēc tas arī ir filozofisks dabas jautājums? Tas ir brīnišķīgs jautājums. Jā. Un līdz ar to es nodzinu arī matus, kā saka, jauns posms, lai sākās. Un ļoti interesanti, ka man daudz neatpazina, un es tiešām jūtu mazāku atsaucību no kaut kādiem klientiem vai aģentūrām vai tam līdzīgi, jo es esmu matus nodzins. Šitais ir tāds spēcīgs... Sulīgs gājiens. Tur kāds nosauc polgaldu? Nē. Bet tu arī nodzina, ne? Nē. Tu uzpalika? Jā. Labi. Tas bija tāds gada notikums. No manas perspektīvas Maģers bija prom 1 mēnesi, un tad es biju Sad Larry. Es turējos, viss bija kārtībā. Man bija vienkārši... Es pat nezinu, kā to noraksturot. Darīju lietas, viss bija kārtībā, man bija aizņemts dienas, man labākā draudzene palika pie manas 2 nedēļas, bija ritīgi nice. Tas nozīmē, ka es biju vien tikai 2 nedēļas. Bet something was off. Visur, kur es gāju, visiem bija tāds... Turies. Un laikam es izskatījos pēc Sad Larry. Gan jau. Jā, es biju. Tev bija tas... Ne, man bija... Jā. Viena lieta, ko es vēlētos pieminēt šajā gada apskatā, ir tas brīdis, kad es braucu pakaļ Marģeram uz lidostu, kad viņš atgriezās no Peru. Es braucu un es domāju, pahoda viņš būs nopirks tās ezotēriskās, filozofiskās bikses. Jūs zināt, ka vienmēr visi aizdodās kaut kādā gadu ilgā tur svētceļojumā. Viņi vienmēr atbrauc apakaļ ar vienām un tām pašām biksēm. Es sēžu tajā lidostā, es gaidu.
Kur man puķīt nāks? Nu, skatos, man puķīt nāk ar tām biksēm. Ezotēriskās bikses. Un tās viņš tagad lieto valkā patīk. Jā. Viņš ir ļoti ērts. Ezotorisks, filozofisks. Labi, nākamais gada notikums. Nu, šo ieliku es, jo man šis liekas vienkārši abnormāli rēcīgi. Es par šito tā kā smēju un nevarēju beigt smiet, un man bija visu laiku nīslepers. Respektīvi, mēs tīram drēbes, ja man nepatīk, drāsmīgi daudz drēbes, man šķiet, ka kaut kāds drēbes, kurš tu vienkārši novalkā, kurš ir morāli novecojuši, viņas vajag izmest, vienalga, noziedot. Un mēs ejam cauri arī marģeru drēbēm, un viņš izvelk šito aparātu, kas ir tumši zaļš krekls, un viņam ir šī wonkijās apkakla, kas man šeit ir sieviešu apkakla, un tur ir uzraksts virsū mīļums. Tam džemperim ir arī birka, un es saku, marģer, what the hell? Un tad viņš man teica vienkārši, ka viņam bijusi draudzene uzdāvināja šo, un kas man šajā faktorā liekas smieklīgs, tā kā, ja tu pazīsti marģeri, ārpēc, tu nosauc pa marģeri. Viss kārtībā. What? Bro, what are you talking about, man? Pat visiem ar lamāju pati pateicu. Ja kāds pazīst marģeru vismaz nedēļu, tad ir zināms, ka viena lieta, ko marģers toč nekad nevalkās, ir tāds džempers ar uzrakstu mīļums. Jā. Like, kur? Tas būtu tāpat, kā es tev uzdāvinātu vienkārši to acu bildi vai karikatūru. Lai gan man ir tāda smiešno, bet man gribās uzdāvināt marģeram karikatūru ar mums abiem ar Bubertu, bet marģers teica, ka tad viņš piekārs viņu tā kā virs gulds un I can't have that. Es nevaru. Jā. Bet jā, tas bija ļoti smieklīgi. Mandalē atsaucība bija ļoti liela, aizgāja ļoti ātri. Jā. Par ko mēs abi bijām priecīgi. Kāds mīļums ir iepriecināts? Jā, un tas nav mans mīļums. Tātad pēdējais. Sadarinājāmies un norāvām komu. Tas ir smags stāsts. Jā, tas ir lielais, arī lielais fušieris. Jā, tātad wind back uz mūsu sadarināšanās stāstu. Tātad viena svarīga nianses bija tas, ka mēs tur bijām padegustējuši šampiņonus. Tātad man gradzenā ir pirksts. Atkal es sajaucu vārdus vietām. Anā gradzenā ir pirksts. Vispārēji? Nē, kā gradzenā pirksts? Pirksts gradzenā? Jā. Kā ir pareizi? Man ir gradzens uz pirksta. Man pirksts ir uz gradzena. Kad jau mēs šito skatīsimies, man būs tāds Elza. Es nevaru. Kas tev kaiš? Un šie jau kaut kā šīs 6. 7. reize, kad es pārskos, man dikcija sūkā. Viss kārtībā. Labi, tātad. Tātad man ir tas gradzens, un man ir arī pirksts. Un tas gradzens ir uz pirksta. Un mēs esam tā kā rītīgi laimīgi. Tā kā nenormāli mums ir tas... Ļoti, bet viņam tas marģeram tāds, yes, tu izdarīji. Also, jā. Jā. Un tā kā sākumā man ir tāds, oh my God, viss būs tik forši, viss būs tik labi, bet tā kā vienā brīdī marģeram kaut kas tā kā, viņam aizgāja kaut spirāli uz leju, tomēr tas ir tāds tā kā spēcīgs zemi satricinošs notikums jebkura cilvēka dzīvē, un tu sāc domāt par dzīvi, par nāvi, par iespējām. Es sāku domāt, tā kā man parāda tādu pinkšķiešu brētu, man tāds, mēs kaut kad nomirsim, viens nomirs pirmais. Tas tā sāpēs, un es tur vienkārši fucking raudu. Ļoti grūti. Un tā kā mēs bijām kaut kādā spirālē, mēs netikām ārā no viņas, mums tāds, akties, ko mēs tā kā kaut ko ēst, padzerties, iziet ārā, to šito uzpīpēt, nekas nelīdz. Un mēs tiešām sēdējām, tāpatās kā tas Squidward visu laiku, un mums bija tāds I want this to end, and it didn't, līdz kādam 7 rītā. Jā. Jā, un tas rēcīgi. Bet es
neuzskatu, ka tas ir kaut kāds iemesls, ka kaut kas ir nepareizi sanācis vai ka mums nevajadzētu to darīt. Manuprāt, mēs esam ļoti piemēroti viens otram. Vienkārši mēs abi esam pišķīt uz spektru. I'm special. Un tajā mirklī mums bija tāda dzīves spicīte abiem diviem emocijās, un mēs vienkārši mēs norāvām bālā. Tas bija tikai no tā, mēs bijām overwhelmed, un pēc tam jau no rīta pajājām ar tiem zirgiem. jā, tā kā jādiena uzreiz ar zirgiem. Tāds, es tev mīlu. Es tev mīlu. Jā. Gada notikums. Ir obviously tas, ka Marģers brauc uz Peru, dabūja savas filozofiskās bikses, nodzina Lisiju, atbrauc mājās, es biju priecīgi. Man bija tas... Jā, Marģera trips bija garš. Ceru, ka tev patika. Man patika. Jums es vēl labdien! Bet tagad man jāskrien tālāk. Tas pats svarīgākais. Jā. Un vēl viena lieta ar to Peru tripu bija tāda, ka reāli Marģeram nebija galvenokārt telefons. Tas arī viss padarīja grūtāk. Jā. Es varēju tikai zināt Offline, vai minēt, kā tev tur soks. Bet viss bija labi. Viss bija ļoti labi. Un tu nepapīsies. I'm very proud of you. Jā. Bija tikai pāris smagoņas momenti. Tas ir win for you. Tālāk, tev nevajag padzerties? Vai? Man vajag. Tev ir ūdens vēl? Viss beidzies. Tā kā ar tavu karsto dzērienu. Uztaisim swapas vēl. Bauda karsto dzērienu. Ņemi. Atspērdzinies. Lubricate your throat. Nākamā kategorija ir gada izaugsmē. Tātad Marģera treneris sportzālē sauc par OG dzīvnieku. OG, original gangster. Man liekas tik rēcīgi, ka man tā kāds sauc pirmkārt, jā, bet iespējams es tāds esmu, jā. Jo man agrāk ļoti nepatika iet sportzāli. Kaut ko man nepatika, kā brālis to sportzāli pušoja. Tas bija iespējams tas, un es negāju sportzāli, man bija tāds... Es to nedrīkst. Man nepatīk. It's only game. Why you have to be mad? Bet tad sāku iet. Pilotēm. Jā. Es sāku iet uz džimu, tad sāku iet ar treneri Lemon džimā. Un uzreiz varēja just tā kā progresu lielāk tādu. Viņš man sauc par OG dzīvnieku, jo viņš redz to potenciālu, kā es vākumot tāds OG dzīvnieks. Paskatās uz to bicu. Jū. Un tāda izaugsme ir. Bet tad es mainīju sports klubus un tagad es eju uz DCH. Šautauts DCH studijai, ejiet visi vingrot. Instagramā DCH studija. #reklāma. Ļoti labi. Nākamais gada izaugsme ir Mr. Bubertam Bukītim. Bubis ticis pie friziera. Un izrādās, Bubītim patīk. Kārtējo reizi viņš man pārsteidz, jo es viņu vienreiz mēģināju mazgāt pati. Man vajadzētu atrast to bildi, kur viņš tāda nabaga izplucināta vistiņa. Guļ uz flīzēm, trīc, nepatīk, šausmīgi, neapmierināts. Un tad Marģers ierosināja, ka viņš pirmo reizi pamēģināja pie friziera. Un man bija tāds, oh my God, es uztraucos, varbūt viņam vajag iedot kaut kādu catnipu, lai viņam nav ap sirsniņu sūdīgi. Un es saku, Marģeram, lūdzu, parādi man kā iet Bubertam, jo es, protams, esmu tā helikoptera māma Bubertam, man vajag zināt lietas. Man Marģers atsūt bildi, ka čali vienkārši žāvē 2 cilvēki, un viņš vienkārši murā. Viņam ir tāds, let's fucking good. Jā, un viņš ir palicis pūkaināks, foršāks, spīdīgāks, lustīgāks. Nemetos palvu, pašam patīk tāds. Iesaku vispār aizvest kaķi pie friziera, es atkal pārdodu. Jo tāpēc, ka nav vienkārši spalvas, mums nav uz drēvēm spalvas, nav gultās spalvas. Jā, ir, bet krietni mazāk. Un pēdējais ir Elza dejo. Jā, es sāku šajā gadā iet no dejošanas nodarbībās. Īsumā ļoti, ļoti patīk.
Es nezinu, ko man vairāk piebilst. Kāda tev ir izaugsme dejošanā? Kāda ir man izaugsme dejošanā? No beginieriem uz... Nē, es sāku envarietiņu, kameros tagad tagad nākamajā semestrī iešu intermediate. Izaugsme? Labs. Tātad, kāda izaugsme? Elza dejo! Šī gan ir bilde no manas reivā. Man ir daudz tāds bildes, kuras esmu reivā. Es esmu katru otro weekendu reivā. Bet tā ir cita veidējošana. Tas ir sports, tas ir disciplīna, tas ir koordinācija, tas ir izvairīšanās no demences vecumdienās. Tāpēc, kad tu salēsi to body-mind connection, tad tev, kačā smadzenes. Pavēj. Fun fact, jā. Uzzināju, nezināju. Nezināju. Labi, tālāk. Gada meme. Gada mīms. Pirmais. Vārdi, kas lec uz apakaļ. Tas ir tik rēcīgi. Man liekas, ka to mēs parasti lietojam situācijās, kad mums ir šis paradums, kad kāds kaut ko, kurš, es vai tu, pasaka kaut kādu lietu, un tad otrs pasaka tā kā tik obvious un stulbu joku, piemēram, ko man uzlikt uz galda, un es vienmēr saku tavu mammu, un tad tas, ko mēs daram vokāli, ir un tas ir tikai imitējot to vārdu, kas lēc uz apakaļ. Varbūt tu varēsi, ka tu man tās kopā ielikt to actual vārdu troksni un to. Jā. To mēs arī ļoti bieži izmantojam. Tātad otrs mīms. Šo mīmu man atsūtīja Marģers. Kā jau es iepriekš pieminēju, daudzēju tusēt, daudzēju uz reiviem, kas nozīmē, ka es atnāku mājās no rītiņa agrumā. Un tad, obviously, Marģeram ir sūdzības par šo, ka es atnāku mājās, un man ir daudz enerģijas, un Marģers 6 no rīta guļ. Es domāju, ka tu tiešām tā arī skaties, kā pāris tev ir tāds. She's home, Bubert. Es ielīšos, es guļu. Jā, un Buberts katru reizi, kad es nāku mājās no tusēšanas, es attaisu vaļā durvis, ir kapklusums, un tad es dzirdu ātri, ka pēdiņas dipina, viņš pieskrien ritīgi ātri, un viņš skatās man tā. Jo es esmu ieslēgus gaisu, viņam tāds sīk, punkts. Kur jūs bijāt? Kāds sakas? Pazājās atkārt, nenāk mājās, jāguļ ir. Un viņam spīd acīs, un tas Džeki izslēdz gaisu. Nurbi nost! Labi, pēdējā. Un pēdējā ir šī meitenīte. Es nezinu, tas no kādas vecas multenītes, bet... Vecas? Nevis vienkārši vecas multenītes. Tā kā ekstra veca multenīte. Un tad laimīgi priecīgi meitene, tā ir, manuprāt, Elza visu šo gadu, bet ir šie foršie momenti, kad vienkārši iet un viss ir pārsteigts, un tas sanāk. Jo Elzai ļoti daudz lietas sanāk. Un viņa ir priecīga un skaista un rūpējās par sevi, par mums un par visu. Un viņa gādāli. Man liekas, ka tev vienkārši esi ļoti iemīlējies. Es esmu ļoti iemīlējies tevī. Ļoti. Labs. Tātad, gada mīms. Uzvar. Obviously šī ir mīma. Man liekas, ka mēs uztaisījām vēl vairākus stickers, un šis generally simbolizē šo tā kā es esmu happy, es esmu apmierināta, gaidu, buču smiet čau. Jā, mīmi svarīgi. Šis ir top mīms. Šis ir svarīgi. No vecas multinītes, bet svarīgi. Pasties arī vecas lietas mēdz būt svarīgas. Labi, tālāk. Gada pārsteigumi. Tātad, pirmais pārsteigums Marģeram bija Playboy gultsveļi. Kamēr Marģers bija Peru, es aizbraucu ar Marģera māsu Martu, vai Marta bija jau tur, nav svarīgi. Pie Marģera māmas. Uz Mērsagu. Es domāju, ka es tur palikšu pa nakti, tā kā, lai iečilotu. Un mēs ejam ar Marģera mammu augšā uz otru stāvu, viņa man tagad saklās gultu. Viņa tāda, kad jau jāņem kaut kāda Marģera gultsveļa, un es tā kā skenēju pa tām gultsveļām, viss kaut kādas tur baltas, varos miesas toņos, un tad es ieraugu tādu rozā gultsveļu ar Playboy zaķiem. Man tāds fiksēts. Tā pa hodu ir Marģera gultsveļa. Guess what? Tā arī bija Marģera gultsveļa. Man arī kaut kur bija bilde, kur es guļu tajā gultsveļā. Tāds
Vienkārši guļ Marģera 9. klases Playboy gultceļā un ceramies, ka Tā tu bija biji. 6. klasa man šķiet. Es liekas, to saldie bildu laiki. solārijā ar tām zilēm tancenēm tev totāli var iedomāties tev tajā Playboy gultceļā. Tev piestāv. Es biju seksīgs agrāk. Marģeram mašīnā ir maize. Tātad es atbraucu no Peru, mašīna ilgi nebija darbināta, bija pagalmā. Nebija iedz ilgūgļu hidrāts. Un es attaisu kāpatu un es skatos, tur kukulīts iekšā. What the hell? Tā kā no kurienes kā tur var dabūt iekšā kukuli? Nu, kā? Un jā, es uzzināju, ka žurkas visu kaut ko valk iekšā. Vāvers arī rieksus ved iekšā. Bet zini, kā ir jāatzīst? Impressive. Diezgan, jā. Es gribētu redzēt, kā tas notika. Jā. Vienkārši ievelka kapatā šitāda izmēra prosta ķieģa. All right, nigga. Jā. Tas ir tiešām cepurnost. Jā. Un pēdējais. Izrādās, ka Buberts ir normāls kaķis, ja? Jo viņš ir ļoti pieklājīgs un tramīgs. Un tad, kad bija pirms vasaras, viņš negribēja īsti iet ārā uz balkonu, bet palika siltāks un sāk iet ārā uz balkonu. Bet viņš to sāka darīt palēnām. Sākumā viena čepiņa un aizskrien. Tad jau šīs vasaras vidū viņš reāli tusēja visu laiku uz balkonu. Viņam vasarā bija having the time of his life. Sauļojās. Tad iepriekš Buberts darīja tā, ka es viņam piedāvāju našķus, un tie našķi, kas ir tūbiņā, viņš paušņāja, viņš skrēja prom. Un tagad viņš ir palicis tik drosmīgs un gudrs un foršs un pieklājīgs un jauks un mīļš, ka viņš ēda to našķīti no tās tūbiņas. Liekas, ka tu tur čuru popu noliki. Jā. Tas ir domāts vēlākam? Ne, nu reāli, ka te ir pusīt iekšā. Pusīt? Un viņam ir viens zobiņš. Tas vienmēr kļūt. Labi, buki apakaļ pie miera. Ir paēdis. Jā, varbūt viņš paliks čilot. Labi. Tā, gada pārsteigums. Obviously, tas, ka Marģeram mašīnā ir maize, es tajā brīdī vēl biju gultā, un es tā kā izberzēju acis, man ir tāds, zini, tas kaķu mīms, tas, ke? Man bija tieši tā kā, un gan es, kad man atsūta to bildi, man tāds, čist, what the fuck? Cool. Jā, tas bija tiešām, nu jāsaka, godīgi pārsteigums. Labi, tātad tālāk, gada cilvēks. Gunārs Wilds. Ja. Bija DJs, kurš bija vienās no kāzām, un viņš bija absolūts wildcard kā DJs. Tāpēc viņam tāds nicknames, ja? Wilds. Ļoti iespējams. Un viņš bija, manuprāt, viens no DJiem, bet tas neprognozējamais. Un tieši kā viņš liek to mūziku, pie kādu balīti viņš uzgriez vakarā. Haitī. Es karoši ielikšu video pēc tam. Ielēc ar to tur Rīgas tāpat tā vienu varam dziesmu, tas ir Ritiks Bangers 5000. Un Marķis man nākamajā dienā stāstīja par šo prikolu, ka viņš satika Gunāru Wilds, viņš uzlika to Rīgas tēlu, un mēs abi divi braucām kaut kur uz Bitus. Mēs varam izdarīt šitā un tur uzlikt fonā to dziesmu. Labi, tātad tālāk gada cilvēks Prāgas kontrolērs. Tā bija varenamizanta situācija. Mēs Prāgā pārvietojamies galvenokārt ar sabiedrisko transportu, tāpēc, ka Prāgā tas ir pārdomāts un ērts, nevis kā citās vietās, piemēram, Rīgā. Respektīvi, mēs esam iegādājušies biļeti, laikam, kas tur bija uz kaut kādām ceturtām stundām. Mums ir tā biļeti, viņa ir aktivizēta Alleluja olē. Un mēs tūlīt kāpsim ārā, es neatceros, kur mēs braucām, bet mēs tūlīt kāpsim ārā un pēkšņi pie mums straujā solī, tajā zaldāta solī, kā to kaut kāds gopņiks. Jā, rītīta turāls. Un ar sievu sitē maiku šitā ar fucking keponu. Un man atkal ir tas, ke? Un viņš kaut ko pasaka, man ir tāds,
no can understand. Es nesaprotu, ko. Un tad viņš saka, tā, ka viņš parāda kaut kādu fucking... Apliecību? Bet kaut kādu metāla apliecību. Man ir tāds, still no clue, dude. Tad viņš saka, viņš ir kontrolieris. Mēs viņam parādu biļeti, viņi tāds, tā kā, viss labi. Un tad mēs ejam ārā, mums tāds, kas par kādu? Riktīgs pipars. Tas tā kā rītīgs gopņiks. Un tā tu tiešām dos naudu un parādīs biļeti. Bet tas ļoti forši, ja tādi cilvēki tur strādā kontrolieriem. Tas bija tāds... Es ļoti respektēju Prāgas kontroli. Jā. Un tāda pēdējais gada cilvēks ir Agnes. Agnes nāk pie mums, viesojas pie mums reizi mēnesī un uzkop mūsu dzīvokli. Jāsaka tā, ka tas ir mans tiešām gada labākais investments, ka man nav jāpavada 5-6 stundas katru nedēļu vai katru otro nedēļu, tāpēc, ka man ir OCD kaut kādā ziņā tīrot 4 istabu dzīvokli. Jo man ir tā, ka es tās 5 stundas tīru un es beigās padodos, man ir grūti un es vairs nevaru. Bet ir tā, ka Agnes atnāk, es aizēju prom darīt savu lietu, strādāt, es atnāku mājās, dzīvoklis ir tīrs, un man jau atkal ir Jā. Tātad gada cilvēks ir obviously Prāgas kontrolieris, jo you gotta respect the man. Jā. You gotta respect the trade, tāpēc, ka tā, un vēl tā metāla, tā kaut kā izties pēc medaļas, un viņš vēl tā zin, viņa vēl tas masiņš bija, viņš tā atmeta, un tas tiešām... Tiešām likās, ko viņš grib? Zini, kā 30 gados tev ir tāds, tu esi daudz ko piedzīvojis, bet atkal mēs izgājām ārā no tā tramvaja diezgan atsvaidzināti ar tādu jaunu dzīves pieredzi. Jā, bija par ko ierēkt mums. Čipīgi dienā nav. Labi, tā tad nākamā kategorija ir... Gada debijā. Privātā dzīve. Mēs... Satrunājamies janvārī, bet... Jā, sadarnājāmies janvārī, bet gribējām skaistas bildes, tāpēc draudzenei Malvīnai palūdzām, lai mūs safotografē. Un viņa safočēja mūs. Mēs paēdām karbonādus. Mežvidu kafē. Un tad ielikām paziņojumu, tad mēs aizbraucām tieši uz Prāgu. Jā, man liekas, mēs kaut kādā māja sākumā ielikām Facebookā šo paziņojumu. 5 mēnešus vēlāk. Ja mēs sapratām, ka tas būtu too fucking bizāri. Bet būs gadu visiem tāds you guys are crazy. Mums tāds hell yeah we are. Bet mēs atbraucam uz Prāgu un man zvana nezināms numurs, es paceļu un tur zvana no Rīgas viņiem. Halo. Privātās dzīves vai gribi sniegt kādu komentāru par to, kā esmu nodzinis matus. Un sadarinājies. Šī tāda fušieri. Jā. Kas tad notiek? Es tā kā, viegli ierēdzu, ka tā kā, nē. Mīļums ņem kursi. Negribu nekādu komentāru sniegt, jo, kā saka, man bija stop pieredze tajos mēdījos, jā. Un, fine, bet viņi tāpatās ieliek rakstu. Tāpat? Tāpat, jā. Nē, es vienkārši par spīti šim zvanam viņi ieliek. Ieliek rakstu un pašās beigās tikai iekomentē, kad Marģeris atsaks komentēt. Un tāds, labi, fine. Bet bez tā raksta vienkārši varēja arī iztikt. Jā. Pasaule varēja iztikt bez šīm ziņām. Cilvēks sadarinās un precās un mirst un dzimst visu laiku. Bet tā kā kultūras gardēns ir sadarinājies, tas ir īpašs notikums. Jā. Labi, tālāk ir... Tātad Marģera repasto Stick Nation. Tas ir liels sasniegums, ja jūs zināt, cik Marģers bija lepns. Viņš staigāja. Zini, ir tas gifs, kur tā lama iet, viņa tad fabulous. Tas bija tu visu dienu. Jā. Kur tu tādu atradi? Es atradu pludmalē Itālijā. Kā viņu sauca? Amalfi? Nē. Amalfi bija. Kā viņu sauc? Pēkšņi izkrist no prāta. Viņa bija vēl kaut kādā... Pilnīgs melnais caurums. Vai? Solvay Beach. Mēs bijām Solvay Beach aizbraukuši. Pagāja 10 sekundes. Tas nozīmē, ka man ir maza aizkala manā procesorā. No can do. Jā, mēs jau gājām projām. Marģeris ieraudzīja šito.
pacēla, nofočējām, un vakarā jau viņš bija repostēts. Un es biju tik priecīgs. Viņš vēl mīz karstu. Un vienkārši viņa man uzras welcome to Stick Nations family. Man tāds. Yeah! Tas bija notikums. Jā, nu tad pa lielu tad dzīves sasniegumu. Jā. Un Montessori dzīvoklis. Tātad Maģeram tikko bija dzimšanas diena. Jā. Te bija cilvēki, te bija arī Bukis, kurš sprauda balītes laikā. Bet man draudzene stāstīja to, ka tur viņi kursē pa dzīvokli, un viņi dzird, ka kaut kas, es joprojām nezinu kas, saka, ka mūsu dzīvoklis ir Montessori dzīvoklis. Un kur ir mans telefons? Viņš ir kaut kur tur? Jo man radās jautājums, kas tad ir Montessori dzīvoklis? Zini, kur viņš ir? Manā istabā lādējās. I know, somewhere deep down in my heart, I still love you. Tātad mēs ar tiem diviem maniem draugiem spriedām, ar ko es vēlāk aizgāju tusēt Marģera dzimšanas dienā. Visiem bija tāds jebal, man bija tāds business as usual. Kas tad ir Montessori dzīvoklis? Un, protams, kā mēs prasām savam labākajam draugam ChatGPT. Tāda es citēju, kad cilvēks saka Montessori dzīvoklis, viņi parasti nedomā diplomātu pedagoģiju, bet šo komplektu. Mazāk lieku lietu, es atkal to izdarīju. Vairāk telpas elpot. Dabīgi materiāli, nevis plasmasas karnevāls. Viss ir lietojams, nevis tikai smuki nolikts. Sajūta, ka te dzīvo cilvēki, nevis, ka te ir Pinterest vitrīna, mierīgi, nedaudz asketiski, bet apzināta vide. Un Jānis atbild izcili. Jā, un man likās ļoti rēcīgs šis apzīmējums, jo mēs jau arī tādi dīvainīši esam. Mums arī tas Montessori dzīvoklis, bet tā arī ir mums tāds ļoti lomalīgs. You special. I'm special. We special. Tāda gada debija. Obviously privātā dzīve, kas man šajā visā likās ļoti rēcīgi. Viens, protams, fakts, ka es esmu ļoti, es nezinu, introverts, noslēgts, nedalos ar kādām savām lietām, ar pasauli, un tad vienkārši bam! Privātajā dzīvē vesels. Ko tu darīji? Privātajā dzīvē ir vesels attērums ar manu goddamn face. Man tāds, es savu fizionomiju negribēju redzēt privātajā dzīvē, bet tas ir noticis. Kas vēl man likās absolutely savage move, ka bija šis raksts pēc vienas no pēdējo gadu skaļākajām šķiršanās drāmām Marģers Majors paziņoja, ka sadarbinājies, ir šīs titulu. Un immediately pēc tam ir 20 minūšu garš klips šajā pašā dzīvoklī, kur Marģera Majora bijusi viņa nodirši. Man tāds, tas ir žurnālisms. Tas ir afigēni. Viņi ir tik briesmīgi tie cilvēki. What the hell? How is this relevant? Piemēram, arī šajās bildēs, tā kā es biju GO3 pasākumā, jaungad balē, un tur tev arī sanāca tāds bildinājums uz skatus. Es jau tikai tagad oh my god, that's insane. Jā. Tā kā viņi varēja vēl īstenībā ielikt to pilno kadru, tas būtu rītīgi nēstī, ne? Tas būtu vēl nēstīgi, bet tas ir no tā notikuma, jā. Jā, bet arī šis title, Marģers Majors bildina slavenu fitness treneru meiteni maina izskatu. How is this relevant again? Jā. How? Un tad pēdējais, kas man tomēr patika, kultūra reportieris Majors atrada savu īsto un vienīgo, un Marģers joprojām man sauc par savu īsto un vienīgo. Tā ir. Tā arī ir. Tātad šitāda fušiera mums bija notika. Jā. Nākamais. Mēs esam noslēguši visas kategorijas, bet šajā gadā mēs ieviesīsim arī papildu kategorijas ar liecīgām piemēram, vietām. ir tā, ka mēs zinām, cik Elza labi varētu pārdot lietas vai pastāst lietas, vai viņa stāst lietas, un viņš tā kā klausies tāds, yeah, legit. Tā kā šis ritī nice, jo actually, tā kā
Un tad Elza... Actually. Vai tu esi mēģinājis magniēļa, ja? Miegam? Un tad viņi sāk pičot, un tas ir tā kā, ja tu būtu Jehovas lieciniet, es paļi-bom būtu tavā klanā. Es vienkārši atnāktu ar savu tīklošanās kreklu, un tu bez runāšanas būtu Jehovas liecinieks. Taisnība, jā. Nu, tomēr Elza ir absolūti brīnišķīgi influencē lietas, un vai tu vari mazliet ātri pastāstīt, kāpēc šīs lietas ir labas? Nu, man tad izvērsīsies elevator pitch jātais, kurš magnija eļļa īsumā ir afigenā lieta, tas ir eļļa, un tur ir iekšā magnijas, tu uzpūdi viņu vakarā uz pēdām, un goda vārds tā kā best fucking sleep ever. Šito es esmu iedavos vairākiem cilvēkiem, nenormāli daudz ir nopirkuši, viņš palīdz arī muskuļiem, muskuļu sāpes, tā kā topically uzpūt virsū, un tā vairs nesāp. Kolagēns afigenā lietas atrada tad, kad vispār nav nekāda karša, pielē viņu klāt kafiju no rītam, tev palīdz matēmdagiem, ragiem, visiem ādē, visam pārējiem, un tur tāds mani joint vairs nekrakšķi. Čaga pati labākā lieta uz pasaules. Once again. Tātad čaga sēns uz laimes iedzer no rīta vienu šotiņu. Ļoti labs daudz antioksidanti. Viņi parasti lieto vēža slimnieku. Viņš ļoti palīdz atbrīvoties no visādiem vīrusiem un stiprināt imunitāti. Kā rezultātā visi šajā laikā saslima, mēs ne. Ūdensgāzētāji mēs jau sprēdam, loģiski tas ir gada pirkums, tālāk fluoru pasta zobiem, tāds prikols, kur tu izpucē savus mīļos zobiņus, uzzied virsū uz zobiņiem, un tev viņa aizsargā zobus, tev fluoru šo te emalju un mazāk bojājās zobi. Tālāk spilveni. Es atradu kaut kāds, saucās viņa laikam močī spilveni. Afigēna, močī, tā kā tas, viņš ir tā kā, šī tekstūra ir brīnišķīga, tu viņai iegulies, un tev ir tāds, es viņu gribu spairīt visu mūžu. Dažādās krāsās izskatās pēc, man liekas, ka tiem močī saldumiem. Un, jā, un arī tas snapspilvens ir diezgan afigēnais, bet tam tur neiestiet pakaļ. Kindle, man nesen maģers uzdāvināja Kindle, es jau pāris cilvēkiem paspēju nopačot šito afigēnā lietu. Viss grāmatas vienā lieta, tādā mazā ierīcītē, savienots ar Goodreads, var tā kā highlightot lietas, un es, kad bija Ziemassvētku 24. es pa šīm 6 dienām esmu izlasījis 2 grāmatas. 2 grāmatas jau? Ja? Jā, iesaku 3. Elza īstenībā ēda grāmatas. Ok, pēdējā lieta tad ir gan masētājs. Es biju dējošanas nometnē. Pistiks. Jā. Biju dējošanas nometnē, visiem sāpēja muskuļus, un tad tik mēs laidām uz riņķi. Jā, brīnišķīgi. Un šīs visas lietas es esmu veiksmīgi. Nē, es esmu veiksmīgi cilvēkiem ieteikusi bez sava štāta affiliate linku. Bitch. Jā. Labi. Tālāk mums ir honorable mentions, jeb LS3 alter ego. Sāksim ar tiem. Jā. Tātad šī gada laikā mēs esam sapratuši, ka man ir 3 alter ego. Jā. Un tas īstenībā ir palīdzējis kaut kādā veidā tā kā saprast, kāds man ir noskaņojums. Numur 1, kas radās pirmais, ir Guntis. Tātad Elza atnāk mājās, viņa noģērbās no savām darba drēbēm, viņa uzvalk savus mīļās, brūnās pļūtenes un ritīgi garu kreklu, un tā kā hūdī līdz ceļiem, un tad seju. Ne es eju, bet šī būtne iet kaut kur, un tad maģis saka, čau, Gunti! Čau, Gunti, ko tu? Jā, Guntim vislabāk patīk čulot dīvainām, ēst tāds, zinās, putu sēnītes, tās konfektītes, un dzert kaut kādus drinkus, un tad Bubim ļoti patīk čilot ar Gunti, un Guntim patīk arī skatīties visādus seriālus un šoviņus. Gunts ir itīgi rēcīgi, nice dude, tā kā. Jā, viņš tāds decent dude, jā, viņam ir tāds... Zini, kā tu pasties, viņi tāds, tas Gunčs. Gunčs, jā. Gunčs. Tātad, nākamais alter ego ir Mairita, jeb es no rīta, kad, Marģers ir zvirbulis, esmu diezgan liela pūce, un tad Marģeram, viņam no rītiem parasti ir tas labrītī no rītiņa. Sveiki. Sveiki. Saulīte ir cēlusies. Kā bija tas video, kur tas indietis zvan to Good morning, pretty. Good morning, pineapple. Looking very good, very nice. Good morning, pineapple. Looking very good, very nice. Tas ir Marģers katru rītu. Un man reizēm ir tā, ka es esmu tādā, miega delīrijā, sauksim to tā. Es neatceros neko, ko es tad saku vai daru, bet kā izrādās, tādos darbojas Mairita. Un es tā laikam nejauku. Jā, man ir tāds, Marģeri, lūdzu, ļauj man gulēt. Un viņam ir tas,
Un kāpēc Mairita? Tāpēc, ka, ja jūs kāds skatījāties Lauku šāru šajā gadā, tur bija tāda Mairita ar tādu fričenu. Nu, lūk, es nezinu kā, bet man mata no rītiem vienmēr ir kā Mairitai. Tāpēc dzima Mairita. Jā, un pēdējais alter ego, kas parādījās nesen, ir Anfisa. Jā, un Anfisa ir diezgan, kā saka, varbūt nedraudzīgākā no visām, jo Anfisai nekas nepatīk. Nevienā brīdī. Nekad. Nekad. Jā, un es gribu parādīt to video, tas explain a lot. Hey. What? Where are you going? I'm going to get a wallet. Bring me my red bag with my makeup. Šis ir izgriežams no 90 Day Fiancé, un tur bija tāds viens pārīts, un bija šī Anfisa no kaut kurienes no Slovākijas, Krievijas vienalga, bet viņai vienkārši bija šāds attitude, un tā esmu es dažreiz, tad, kad man ir PMS. Jā. Man liekas, katrai dāmai savā Anfisa iekšā. Un es saprotu to, ka es esmu Anfis, es neko tur nevaru izdarīt. Un man ir crashouts ļoti regulāri. Un tad pāriet, bet Anfisa tik ļoti labi raksturo to, kā es jūtos. Viņš pat ar sevi nevar sadzīvot. Grūti. Vienkārši, jātiek galā ar Anfisu, jā. Un tad ir Mario. Mario, tas ir mans jaunais. Tas ir mūsu honorable mention no Marģera puses. Respektīvi, uzskicējuši situāciju. Ir Ziemassvētki, mēs esam pēduši vakariņas, un Marģers ir uzvilcis šo te brīnišķīgo savu jauno kostīmu. Tāds, samta melns kostīms, ritīgi Marģera stilā. Viņam ir tāds pieskaņots biks. Un mēs dosimies dusēt pie miera. Un kā jau jauni iemīlējušies cilvēki, loģiski pirms miera vajag čikiriki. Čikiriki man ļoti patīk, kā skan čikiriki. Čikiriki. Es domāju, kā tu to sauks. Jā, un es redzu par Marģeru šo fitu. Un Marģers saka, es tagad neesmu Marģers, es tagad esmu Mario. Un es Marģeram prasu in a seductive voice. Un ko Mario ar mani grib izdarīt? Un Mario saka, sākumā es tevi gribētu samīļot. Un man ir that's my man. Jo tas ir Marģers. Viņš vienmēr visu grib samīļot. Tas ir tik rēcīgi, es nemāku būt tas. Jā. Es tevi iznīcināšu. Bet samīļošu sākumā. Tas ir tik rēcīgi, ka tā. Tad ir ļoti samīļot. Samīļo jau arī. Jā. Labi, Mario. Kas mums tur tālāk ir? And back with my makeup! It's hilarious. Tātad vēl viens honorable mentions. Tātad jūs zinat Buberta Bublē. Buki. Viņš tev aizskrēja pakaļ. Viņš grib vēl čuru popu. Jā, čuru popu dod. Tātad, kā jau es minēju, mēs esam dīvainīši, kas dzīvo Montessori dzīvoklī. Un mēs Bubertu nesaucam tikai par Bubertu vai Bubertu Bublē vai Buki. Jā, katram dzīvnākam ir vairāki vārdi arī. Jā, mums viņiem ir Dahojā. Tātad, Marģer, vai tu darīsi to godu, vai tu gribēsi nolasu? Es lasu vienu rindu, tu lasi otru rindu skaļi. Tā viens otrs, jā. Tu tā šitā gribi? Jā. Wow, tas jau tāds atjautības uzdevums beigās. Mēģinām, jā. Labdevē saņemās. Tā, Buberts. Saimnieks. Bukerts. Viesmīlīgais. Bangerts. Priekšnieks. Baksters. Chief Hospitality Officer. Bādzis. Spraudējs. Buks. Resnais cels. Fatmī. Šerifs. Krosāns. Buberts. Muflē. Šūberts. Bukis. Šņuperts. Bugis. Puika. Bubis. Puisis. Bumbis. Bukšainis. Bumberts. Bukovskis. Buņģis. Rausēns. Burkāns. Askolts. Pīrāks. Sīvēns. Baltmaize. Lava. Klaipičs. Cilvēks. Budzis. Šerifs. Bumbieris. Funks. Dusmīgs. Puki, kas tev sakāms par to?
Viņam tāds, kāpēc jūs visu laiku bļaujat manu vārdu? 44. Pagaid, bumbards, buņģis, burkāns, pierāgs, batmaizīt, klaipīgs, budzi. To es nolasīju, jā. Bet mēs vēl neesam papildinājuši šo listu. Ir nākuši klāt, piemēram, tīteriņš. Nebija tīteriņš. Tēteriņu. Jā, bubards ir tīteriņš, tāpēc, ka viņam nepatīkami sējam vāns istabā. Un viņš tā kā taurē pie vānas. Viņš nāciet ārā. Jā, un tad, kad mēs attaisām vaļā durvis, tad viņš ļoti fiksā riksī skrien prom. Viņam rītī tas vēders kratās, un viņš taisa šādu tīteriņu troksni, kā tikko Marģers uztaisīja. Jā. Marģeram patīk taisīt mīmus ar bubartu un patīk viņu fočēt. Jā, un reka ir vienkārši visu priekam ar bubartu dažas notikumu dzīves. Es nezinu vārdu. Man ļoti patīk, ka bubars ir atradis mīļāko vietu, kur gulēt naktī ir uz Elas galvas, uz spilvena. Precīzāk uz Elas galvas vai Elas galvu izmantojot kā viņa spilvenu. Opcijas ir ļoti, ļoti dažādas. Jā, viņš tur tā guļ un krāts un tad pamosties. Un viņš tā kā vajag pa vidu mums tāds arī iztiekies. Viņš uzlic savu mazo galviņu uz zīdu spilvendrāns un viņam tas vēders. Viņš iztīs pat zin, ka tad opap, kas aizmiedz divānā krāts. Jā. Nu, tāds mums tas runs. Kas te vēl bija? Un te ir video no spā. Viņš ir apmierināts. Viņš priecīgs. Saucamais klusā centra runas. Tikai tā. Labi, mēs esam beiguši. Jā, tā kā... Ko tu gribi novēlēt mums nākamajā gadā un kas tev ir sakāms īsumā un garumā par šo gadu? Šis gads bija interesants. Teiksim tāds ups and downs. Interesanta galantērija. Jā, bet man ļoti patīk un es jūtos laimīgs tagad. Esot šeit ar tevi kopā, rakstot šo, un man tiešām ir labāk un būs labāk, un dzīve notiks. Redzēs, kā mums būs cits gadus, šis būs tik interesanti pēc daudz 10 gadiem pastīties, kā mums gāja šajā gadā. Jo, protams, tagad baltos zābukos, pados. Kultūra devās strādāja LTV. Ko es man darbu zābuku? Pusēnu rulē. Lās Kindle. Ejo! Tātad šis gads bija, es teiktu, interesants foršs, un es gribu teikt lielu paldies maniem draugiem un atbalstītājiem. Un man! Un tev lielākais paldies. Tiešām, un Bubartam otrs lielākais paldies. Un savai ģimenei paldies. Un visiem, ko esmu saticies, visdažādākos pasākumos, notikumos un kāzas. Jo, Haidī! Mīļo paldies. Pistolīt. Mīļo pistolīt. Kas tā saka? Es ieraudzīju atsacīgo māmiņu formu komentāru, kaut kāds outrageous raksts un apakšā kāds bija rakstījis mīļo pistolīt. Mans secinājums par šo gadu. Mēs kaut kad ar Marģeru sēdējām svētdienā, vakariņas pēduši, dīvainā čilējām, kaut ko skatījāmies. Mēs nonācām pie secinājuma, ka cik labi, ka nav tā, ka negribās nākt mājās. Tas ir galvenais. Jā, es ļoti novērtēju, ka es visu laiku esmu steadily priecīgi, laimīgi, apmierināta. Marģers ļoti par mani rūpējās, viņš man nes katru rītu kafiju. Un ir ļoti forši būt kopā ar vienkārši labu vīrieti. Jā. Kā kas netaisa sūdz, nav jāraud. Un arī... ir Mario, kurš grib samīļot. Jā, Mario, es tevi samīļošu. Es tevi ļoti samīļošu. Jā, un vēl arī tas, kā You're Matching My Freak, kas arī ļoti... Ļoti labi. Lāps. Lūk, un vēl abiem jāatbild jautājumu, ko mēs novēlam sev nākamajā gadā. Daudz seksa. Daudz naudas. Jā. Daudz labas veselības. Daudz Kristapa momentus. Daudz pārsteigumus. Tikai labus. Ko vēl? Lai mums nesanāk fuši ar ceļojumos, mēs brauksim uz Grieķiju un vēlreiz uz Itāliju, jo es literally skļenčīju. Mēs vēlreiz braucam uz Itāliju, jo es nevaru. Jā. Kas,
palikt kopā. Nu, palikt kopā, Nenonākt turēties, vēlreiz, mācīties, privātajā dzīvē. klausīties viens otrā. Klausīties, cik labi varu. Es novēlu tev performēt tavā DJ setā. Jā, labi, paldies. Jā. Un dejošanā. Jā. Es tev novēlu attīstīt sevi, sekot saviem sapņiem, attīstīt savu prezenci sociālajos tīklos un vienkārši būt laimīgam un dzert dzelzi. Tā kā paldies! Mēs jums vēlam mīlestības, veiksmes, Bučas. veselības. Labi, tev čau. Čau! Bye! Bye!